Un tas, ka cilvēki brauc ārpus Latvijas strādāt, mācīties, laimi meklēt, patiesībā ir milzīgs brīnums un ieguvums, tā ir mūsu brīvība. Jo tas, ka tā ir cilvēka dabīga, absolūti dabīga vajadzība un vēlme dzīvot labāk. Un ja cilvēkam šķiet, ka kaut kur citur ir labāk nekā šeit, viņš neko nenodod tādā veidā. Šis ir tas stereotips, no ko es gribētu izravēt no visu mūsu galvām, pie kam gan Latvijā, gan ārpus Latvijas dzīvojošajos. Sveiciens visiem mūsu klausītājiem jau Melns uz balta 38. raidieraksta epizodē. Šajā epizodē runāsim par Latvijas diasporu, studijām ārzemēs, kā arī par reemigrācijas jautājumiem. Nav noslēpums, ka ārpus Latvijas šobrīd dzīvo gandrīz 500 000 latviešu, kas, protams, mums ir ļoti liels skaitlis, ņemot vērā, ka Latvijas iedzīvotāju skaits ir jau zem 2 miljoniem. Un tāpēc arī šie ir bijuši, tā teikt, mūžīgie jautājumi, un mēs kopš jau neatkarības atjaunošanas esam runājuši par to, kāpēc cilvēki aizbrauc, kāpēc atgriežas un kas viņus sagaida, ja viņi to izvēlas. Tāpēc šodien runāsim par šiem jautājumiem un darīsim to tā, lai būtu interesanti gan pašai Latvijas diasporai, gan arī visiem pārējiem Latvijas iedzīvotājiem. Un tad, lai izprastu šos procesus un jautājumus dziļāk, mēs šodien uz mūsu raidierakstu esam ielūguši divas lieliskas viešņas, jeb Zandu Grauzi, diasporas vēstnieci ārlietu ministrijā, un Terēzi Konopecku, organizācijas ar pasaules pieredzi Latvijā valdes locekli. Paldies jums, ka varējāt šodien pievienoties. Paldies, ka aicinājāt. Un tāpēc mans pirmais jautājums būs tāds personīgāks, tad nedaudz pastāstīt, kāda ir jūsu tā personīgā saikne ar diasporu, un tad sākšu ar Zandu, kā nonāca līdz šim amatam, vai tas bija jau kāda iepriekšējā pieredze, un tad arī kāda pašlaik tad amatā ir galvenie pasākumi un mērķi. Jā, paldies. Patiesībā jau varētu teikt, ka tāda zināmā mērā likumsakarība, ka es esmu nonākusi šajā amatā, proti diasporas vēstnieces amatā. Bet, kā mēs visi ārlietu dienestā, mēs strādājam gan ārpus Latvijas, gan Latvijā, mainām savas darba jomas, mainām valstis, kurās mēs strādājam. Un manā gadījumā es esmu vadījusi gan ārlietu ministrijas konsulāro departamentu, gan arī strādājusi vairākās vēstniecībās un pārstāvniecībās ārzemēs. Acīm redzot, ministrijas vadībai šķita, ka es esmu piemērots šim darbam. Faktiski jau jebkurš diplomāts strādājot ārpus Latvijas saskars ar Latvijas diasporu ļoti cieši, tieši un nepastarpināti, jo vēstniecības ir tā vieta tajās valstīs, kur ir vēstniecības, Latvijas vēstniecības un pārstāvniecības, kur dažādos dzīves brīžos cilvēki diasporā dzīvojošie tautieši ierodās, vai tas būtu valsts svētku svinības, vai tā ir vajadzība pēc kāda konsulārā pakalpojuma. Un faktiski tā mūsu miedarbība ir loģiska. Šajā amatā es esmu nepilnu gadu. Augustā būs gads, kopš es esmu atgriezusies Latvijā no sava pēdējā nozīmējuma. Un jau gadu ieņemu šo diasporas vēstnieces amatu. Un patiesībā tas ir ārkārtīgi interesants darba lauks. No vienas puses, kā man kolēģi saka, ļoti vienkāršs, jo ir ļoti stingrs un skaidrs regulējums. Mums ir diasporas likums, kas nav visām valstīm, bet mēs esam priecīgi, ka mums tāds ir. Mums ir ministru kabineta apstiprināts plāns darbam ar diasporu, 3 gadu plāns. Un faktiski mūsu uzdevums ir šajā rāmī darboties ļoti skaidri, ar ļoti skaidriem uzdevumiem, ar ļoti skaidrām atbildībām. Un ārlietu ministrija ir Latvijā nozīmēta kā atbildīgā vai koordinējošā valsts iestāde darbam ar diasporu. Tāpēc arī tas ir ārlietu ministrijā.
Un faktiski ir ļoti skaidrs, mums ir diasporas konsultatīvā padome ar vairāk nekā 20 dalībniekiem, kas ir gan diasporas organizāciju pārstāvi, gan valsts iestāžu pārstāvi. Un tā ir tā vieta, kur faktiski mēs izdiskutējam visus aktuālos jautājumus, kas ir diasporai, kas teiksim, diasporai kā cilvēkiem, kā organizācijām, kādas ir vajadzības un kas būtu nepieciešams no valsts un otrādāk, ko valsts sagaida no saviem tautiešiem ārzemēs. Tā ir šī diasporas konsultatīvā padome. Un starp šīm te padomēm strādā arī 3 regulārās darba grupas, kas faktiski arī parāda, kas ir tie galvenie aktuālie jautājumi attiecībās ar diasporu. Un tā ir remigrācijas koordinācijas darba grupa, tā ir latviešu valodas un izglītības darba grupa, un tā ir diasporas mediju darba grupa. Tātad šīs darba grupas strādā pastāvīgi starp padomēm. Un arī tajās ir gan valsts iestāžu pārstāvi, gan diasporas organizāciju pārstāvi, gan arī diasporas aktīvisti. Es teiktu, ka galvenie uzdevumi, faktiski, ko mēs esam sev izvirzījuši, ir saistīti ar komunikāciju. Un tādēļ es ļoti priecīgi, ka esat man uzaicinājuši šodien, jo es to redzu kā vienu brīnišķīgu platformu atkal savam darbam, jo mūsu pienākums ir faktiski 2 virzienu ceļš. Viens ir tātad informēt tautiešus ārzemēs par Latvijā notiekošiem procesiem, kādu iespēju tie atstāja uz tautiešu dzīvi ārzemēs, un otrādāk vākt informāciju un nodot atpakaļ Latvijas valsts iestādēm par to, kādas ir diasporas intereses un vajadzības. Jā, paldies. Un tad vēršoties pie Terēzes, tad es noprotu, ka organizācija ar pasaules pieredzi Latvijā tā kopo latvieši, kas ir dzīvojuši ārzemēs, ir atgriežušies atpakaļ. Tad varbūt tu vari pastāstīt pat par savu ceļu, kā atgriezties uz Latviju un arī kā tu sāk iesaistīties pašā organizācijā. Kad es sāku studēt Latvijā, es to saucu par sprīdīšu sindromu. Man likās, ka pasaule ir liela, mēs latvieši zinām, ka viņa ir liela, un kad man ir jāiet un viņa jāredz. Un es devos studēt uz Dāniju. Mērķis bija studēt tā, lai tās zināšanas tajā mugursomiņās var atnest atpakaļ uz Latviju un padarīt, teiksim, tā Latviju par labāku vietu ar to, kas ir tā kā pasaulē redzētais. Man visu laiku sanāca tā, ka ir kaut kāds jauns izaicinājums, ir kaut kāds jauns iespējas, un es tā kā pabīdīju viņu vēlāk un vēlāk. Mans ceļš veda uz Kanādu, atpakaļ pēc tam uz Dāniju, uz Francijas dienvidiem un Monako, un tad 2 gadu atpakaļ es atgriezos Latvijā. Nedaudz kautrējos ar to, ka pagāja 10 gadi, kopš es biju projām. Un viena lieta, kas man ārkārtīgi pietrūka, kas man konstanti ikdienā bija ārzemēs, ir tā internacionālā vide ar dažādi domājušiem cilvēkiem, bet viņi visi ir ļoti tādi saprotoši, palīdzoši un veido to kodoliņu, gan latviešu, gan citu zemļu pārstāvi. Un man prasījās, es nevarēju saprast, kā būs. To 10 gadu tomēr jaunībā ir tāds laiks, nav vairs vidusskola, vairs nav universitāte. Un es tā kā domāju, kā tas būs. Un ar pasaules pieredzi Latvijā bija izveidota 2017. gadā pirmā reemigrantu biedrība. Un sākot ar to, ka cilvēki bija vienkārši draugi, izrādās dzīvoja viens otram blakus uz Lačplēša ielas, sāka kopoties, saprata, ka ir vēl cilvēki, kuriem vajadzētu atrast tos kopīgo valodu, to saprašanu, ka varbūt Francijā dokumentus ir uztaisīt ļoti grūti, jo nav franču valoda, un tad var pačīkstēt, un tad visāds atbalsts ir. Un arī ārzemēs dzīvojot, es iesaistījos organizācijās, kas ir vai nu baltiešiem vai latviešiem specifiski. Un man tas vienkārši likās dabiski, ka man kādu nevalstiskajā organizācijā brīvajā laikā es gribu piedalīties. Un netīšām sanāca atnākt uz vienu no mūsu pasākumiem ar bijušo paralēlklases biedreni. Un bija klikšķis, un es sapratu, ka es vēlos ar šiem cilvēkiem kopoties. Un es redzu, ka kaut kādā veidā varbūt ne tikai manas, bet mūsu kā organizācijas zināšanas vai vismaz ieteikumi var palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem, un kur viņi atrodas savās dzīvēs. Paldies! Jā, pie reemigrācijas jautājumiem vēlāk pievērsīšos, bet tagad man arī personīgi vienmēr ļoti interesēs, ko īsti tad
nozīmē, ka mēs runājam Latvijas diasporu. Man vienkārši es esmu studente ārzemēs, bet katru vasaru pavadu Latvijā. Es vienmēr esmu domājis, vai es esmu daļa no diasporas. Vai arī ārzemēs dzīvojot, esmu satikusi latviešus, kuriem ir latviešu vecāki, bet viņi nerunā latviski. Un tad man bija tāds, vai viņi ir diaspora, tad vai diaspora ir tā saikne, ka tev ir tā saikne ar Latviju, ir ar valodu, tad kā jūs to definējat? Patiesībā jau diasporas likumā ir diezgan skaidri definēts. Skaidri un ļoti izplūduši. Visi, kas dzīvo ārpus Latvijas un kuriem ir kaut kāda saikne un interese par Latviju, ir Latvijas diaspora. Tie ir arī mūsu tautiešu dzīvesbiedri, arī viņi ir diaspori, jo arī viņiem ir tieša saite ar Latviju. Tā kā patiesībā tādā laika izteiksmē tas nav mērīts, vai netiek mērīts, vai tas ir 6 mēneši, gads, 5, 10, 20. Mēs paši esam domājuši par to, ka iespējams diasporas likumā definīcija būtu jāpapildina, jo tas, kas iztrūkst šajā likumā, ir mobilitātes definīcija. Cilvēki, kas patiesībā ir lielākā daļa no tiem, kas ir arī ar pasaules pieredzi Latvijā, kas ir te un tur, un te un tur, un gadu tur, un tad gadu vēl kaut kur, un tad gadu atpakaļ, un tad atkal 2 gadus prom, jo arī tā ir diaspora, vai ne? Un arī tie ir cilvēki, kas var nest milzīgu pienesumu Latvijai. Absolūti, tikai ir jāatrod tas veids, varbūt, un tas sadarbības veids, un tas visām pusēm visērtākais un pieņemamākais. Runājot par diasporu, kā jūs teicat, tā ir ļoti liela un varbūt visāda, bet jums abām darbā, vai arī reizē dzīvojat ārzemēs, vai esat redzējuši varbūt kādus izplatītus mītus par diasporu vai par emigrāciju kā tādu? Es nezinu, varbūt dzirdam, ka tur visi brauc prom, ja mums Latvijā viss ir slikti, un tur tikai naudas dēļ brauc prom. Vai esat kaut ko tādu redzējuši, kas jums ir bijis visizplatītākais? Man liekas, ka mums vajadzētu no stereotipiem atkartīties pēc iespējas vairāk. Man liekas, ka no padomjas laikiem mums ir daudz, kas tā kā uzspiests, kad bija tā siena priekšā, ka mēs nevaram redzēt. Man tuvākie, visizpalīdzīgākie cilvēki, kad man pašai nekas pie sirds un makā nebija, piemēram, ir rumāņi, par kuriem mēs uzreiz viņus sauktu par čigāniem un tā. Un tad atverās tas plašākais tas skatījums. Ļoti man personīgi, un tas nav biedrības viedoklis, man personīgi ļoti gribētos saukt nevis Latviju par Austrumu Eiropu, kur visi mūs uzreiz iebīda. Es ļoti gribētu, lai mēs, jo mēs esam mentāli, un dzīvojot kā Skandināvijā, es redzēju, ka mēs mentāli, protams, mums ir tas padomjas, tas tā vēsture, bet mēs mentāli esam vairāk ziemeļnieciska tauta nekā austrumeiropieši, un ja tie ir austrumieši, tas ir liels ģeogrāfisks maiss, kurā met iekšā ar visādām tādām tā kā varbūt negatīviem piestieniem. Mēs varam lasīt zemenes, bet mēs esam tik uzcītīgi. Man darbā, ja kāds uzzināja, ka es esmu latvieta, man pārbīdīja malā traukus mazgāt, jo neviens man nepazīst. Tajā brīdī, kad man ir iespēja viņiem pierādīt, es biju augstāk pa vietējiem cilvēkiem, kurš tajā brīdī varēja projektos bīdīt. Mēs varam, un es pat nezinu. Jā, es pie tiem stereotipiem teiktu tā, ka tas viens stereotips, no kā man ļoti gribētos, lai mēs visi kopā esam spējīgi atbrīvoties, ka, pirmkārt, ka nav mēs un jūs, ka ir mēs, vienalga, lai kur tas arī būtu. Un tas, ka cilvēki brauc ārpus Latvijas strādāt, mācīties, laimi meklēt, patiesībā ir milzīgs brīnums un ieguvums, tā ir mūsu brīvība. Jo tas, ka tā ir cilvēka dabīga, absolūti dabīga vajadzība un vēlme dzīvot labāk. Un ja cilvēkam šķiet, ka kaut kur citur ir labāk nekā šeit, viņš neko nenodod tādā veidā. Šis ir tas stereotips, ko es gribētu izravēt no visu mūsu galvām, pie kam gan Latvijā, gan ārpus Latvijas dzīvojošajos. Jo es esmu jau pietiekami sena, lai es atcerētos laikus, kad man jau bija 18 gadi, bet es nevarēju ceļot, jo man nebija pases un man nebija tāda
ģimenes apstākļi, lai man atļautu ceļot. Un faktiski tas, ka cilvēki var braukt uz ārzemēm strādāt un mācīties, tas bija visu mūsu ieguvums, kas nāca līdzi ar Latvijas neatkarības atjaunošanu. Nākamais solis pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā caur brīvu personu kustību, caur brīvu darbspēku kustību. Bet tas ir bonus, un tas nav ne noziegums, ne negods, ne sots, ka kāds brauc uz ārzemēm strādāt. Patiesībā ir cita lieta. Pat ja tas cilvēks aizbrauc ar kaut kādu rūgtumu, un to mēs ļoti labi zinām, mēs taču visi saprotam, vai ne, ka ir arī tādas cilvēku grupas, kas aizbrauc tādēļ, ka tajā brīdī viņš šeit nevar izdzīvot, piemēram, vai ne, un tāpēc, es nezinu, nevar savu ģimeni uzturēt un tam līdzīgi. Teiksim, nosodot šos cilvēkus, mēs to plaisu starp cilvēkiem padaram vēl daudz dziļāku. Bet ja mēs ar empātiju izturamies un ar sapratni izturamies, un kā teica viens mans augstskolas pasniedzējs, mēs ļaujam ar prieku viņiem braukt, tad mums ir cerība, ka viņi ar prieku kaut kādā savā dzīves brīdī iespējams iegriezīsies Latvijā. Es nesaku atgriezīsies, es saku iegriezīsies, un to es saistu ar to mobilitātes jēdzienu, par ko es iepriekš runāju. Ka nav tikai te un tur. Tā vairs nav, tā vairs šai dzīvē nav. Cilvēki ir brīvi, paldies Dievam, brīvi kustēties, brīvi izvēlēties, brīvi savās izvēlēs. Šī nav runa par trimdu, kad cilvēki bija spiesti braukt, lai fiziski glābtu savu dzīvību, vai ne? Pamest Latviju. Tā ir pilnīgi cita situācija. Un tas ir tas stereotips, par ko es būtu ļoti priecīga, ka mums izdotos to izravēt no savām galvām. Man liekas, arī goda lieta ir vispār, ne pat par Latviju runājot. Ja tu esi kaut kādā vietā, kur tev nesanāk, nepatīk, vai nevar kaut kādā veidā, tā ir goda lieta tev atzīt, ka tu vari spērt to soli kaut vai uz nākamo ciemu vai pilsētu, bet tie cilvēki viņi ņem un štuko, un ir goda lieta, manuprāt, darīt jebko, lai nostātos uz kājām tajās ārzemēs. Un pēc tam, un tad, ja mēs izturamies tiem cilvēkiem ar godu, varbūt viņi pensijas vecumā atbrauks. Jā, un kāpēc, lai mums tos cilvēkus negribētos atpakaļ? Un, piemēram, ar manu pieredzi, man ir liels gods, es pat nezinu, tautsdejas nodejojos vai māma latviešu valodas skolotāja, bet man ir nebija tā momentos, kad vai man ļoti vajag braukt atpakaļ, bet es esmu tur un es stāstu pa Latviju visu laiku. Tie cilvēki nezina. Tas ir normāli, mēs zinām, jūs esat lietuvieši, nevar izrunāt, visādas tādas lietas, bet viņi tad, ja ir moments paklausīties kaut vai tās 5 minūtes, tas ir mūsu tas vēstījums tālāk un ir ļoti, ļoti pozitīvs no apkārtējiem cilvēkiem. Jūs apzrunājat par to brīvo izvēli, ka tas ir vispār ļoti lieliski, un es piekrītu. Arī minēja, tā teikt, sprīdīša sindroms gājiens, es esmu noteikti pati tajā, bet, protams, mums no valsts puses arī gan jau ļoti svarīga reemigrācija, un mēs redzam arī, ka katru gadu man šeit arī kaut kur 10 000 atgriežas. Tāpēc es jums prasīju no savas pieredzes, ko jūs teikt piem jauniešiem, kas tagad skatās podcastu, kāpēc atgriezties? Kāpēc pēc tam, kad tev ir sprīdīša sindroms, tu gribi visu redzēt, bet tomēr kāda būtu jūsu ieteikumi atgriezties, tā teikt, atpakaļ Latvijā? Kas ir tās iespējas, vai tas ir profesionāli vai vispārīgi dzīvē Latvijai, ko jūs dot? Manuprāt, nav slikti mēģināt darbus valstis, ja mēs varam. Paldies Dievam, mēs varam emigrēt vismaz pa Eiropu ļoti brīvi. Vienkārši mēģināt, un ir ok, ja tu aiztiec līdz kaut kādai valstī, un tā nav tavējā. Tā arī ir pieredze, un tā arī ir kaut kāda gudrība, ko tu vari sev ņemt līdzi. Un man tā pilnīgi bija vietās, kas visiem ir Francijas dienvidi, piemēram, viss zeltā, tur kā var nepatikt. Man tiešām no visas sirds nezinu, kāpēc nepatika. Un jā, man ļoti patīk tieši par jauniešiem runājot. Tas skandināviskais approach, kas viņiem ir pēc vidusskolas vienkārši ļaut jauniešiem darīt to, ko viņi grib. Ej strādā, balējies un bārā strādā, tur ar slēpēm 1 gadu nostrādā, un tad tu izlaidi sev kaut kādu trakumiņu ārā, un tad tu vari iet studēt. Viņiem arī, protams, izglītība ir bez maksas, nozīmē, ka tas neierobežo to cilvēku, mainīt kaut kādas lietas un saprast, kas viņiem vislabāk dara. Jā.
Bet arī nav, man liekas, arī slikti, ja Latvija mums ir mazāka, un šeit varbūt kaut kādas pētnieciskajās sfērās ir kaut kādi ierobežojumi, varbūt citā valstī tā nauda ir lielāka. Var mēģināt to darīt. Jo vienmēr, un man vislielākā piedošanas, tā iekars, es kaut kādā momentā sapratu, ka man ir vislielākais zelts, jo man vienmēr ir mājas. Tie cilvēki, kas nav izbraukuši, varbūt ir ceļojuši un var kaut kā globāli skatīties uz lietām un komunicēt par dažādām tēmām, bet ja man šita nesanāk, man vēl tur ir iespējas, kuras es nezinu, jo paldies Dievam mums tā Eiropa ir atvērta, par citām valstīm tur ir grūtāka, bet man vienmēr ir mājas, kur atgriezties. Un vienmēr, šis ir tas arī gadījums, kāpēc es tagad atgriezos. No ārlietu ministrijas puses, es domāju, ka jau reemigrācija ir tāds svarīgs punkts. Jā. Un man jāteic, ka es biju ārkārtīgi patīkami pārsteigta skatoties Centrālās statistikas pārvaldes pēdējos datus gan par pagājušo gadu, kad migrācijas saldo, ja mēs runājam tikai par Latvijas izcelsmes, Latvijas valsts piederīgajiem, ja mēs nerunājam par citautiešiem, par migrāciju, par imigrāciju un emigrāciju. Tātad pagājušā gadā tas bija gandrīz uz nulli. Mazliet vairāk bija, es nevaru pateikt pilnīgi precīzi, bet apmēram 8000 cilvēku atgriezās, 9000 izceļoja. Tad ieraugot šo gadu, man, protams, sirds sila, jo migrācijas saldo ir pozitīvs, 300 cilvēku plusā. Tātad apmēram 10 000 ir izceļojuši un apmēram 10 300 ir atgriezušies. Protams, var teikt, ka kas ir 10 000, tas ir vispār oficiālie skaitļi, tie neatspoguļo realitāti. Jā, var būt, bet tajā pašā laikā par kaut ko tas liecina. Un tie nav 30 000 prom un 500 atpakaļ. Kāpēc, es teiktu, kāpēc Latvijā atgriezties? Man šķiet, atkal es griežos pie savas iemīļotās mobilitātes tēmas. Es negribētu, un es to arī cenšos runājot ar diasporas jauniešiem, arī ar diasporas organizācijām. Es necenšos uzsvērt vārdu atgriezties, es cenšos uzsvērt vārdu iegriezties. Iegriezties un pamēģināt Latviju. Tieši tādiem vārdiem. Un faktiski tas, ko mēs redzam, arī ir es teiktu, 3 lielas remigrācijas grupas, vai teiksim, tā vienmēr nav remigrācija. Ir cilvēki, kas ir dzimuši ārzemēs, un viņi te nekad nav dzīvojuši. Tā īsti nav remigrācija, bet teiksim, pārcelšanās uz dzīvi Latvijā. Tad pirmais ir, tā kā jūs teicāt, cilvēki, kas pamēģina to 1 gadu pēc vidusskolas vai 2 gadus, kas ir varbūt vairāk Amerika, Ziemeļamerika, Kanāda, varbūt arī Austrālija. Mēs kaut kur brauksim. Mēs brauksim glābt bruņurupučus Grieķijā, bet varbūt mēs kaut ko varam arī Latvijā, kaut kādā brīvprātīgo darbā. Tas ir tādas, varbūt tādi paradumi, kas vēl mums nav ļoti attīstīti, bet pamazām es domāju, ka arī mums tas parādās. Un ir strādāt bārā, kāpēc ne Latvijā strādāt bārā? Un mēs ļoti labi redzam, ka arī diasporas organizācijas ļoti gudri darbojās, organizējot 2x2 nometnes, 3x3 nometnes, tīklojot jauniešus. Un APLV dara šo svēto darbu, tīklojot cilvēkus, ja, teiksim, aicinot viņus pamēģini. Pamēģini 1 gadu nomācīties Latvijā, pamēģini. Un visādi ir brīnišķīgi stāsti par to, kā veidojas jaunas ģimenes, kā veidojas, vai arī neveidojas, bet ir kaut kāda tāda vilkme Latvijā. Un pilnīgi pareizi, kā Terēze saka, tā ir tā vieta, kas ir tā kā vienmēr tev aizmugurē. Tā kā tava aizmugure, tava vieta, kur tu vari justies labāk, brīvāk, mīļāk, mājās. Un tas ir tiem, kad mēs runājam par emigrāciju. Otra cilvēka kategorija, ko es esmu ievērojis, ir tad, kad bērni ir jāsāk laist skolā, kad ģimenes sāk domāt, tad, kur būs mūsu bāze laikā, kad mūsu bērni ies skolā. Un tā ir tāda arī ļoti liela izvēle. Un es zinu, ka ir daudz, relatīvi daudz, ir ģimeņi, kas nolēma, ka nē, tā būs Latvija, kur es laidīšu savu bērnu skolā, jo tur ir, teiksim, tā dzīves kvalitāte, teiksim, tā vides kvalitāte ir tāda, kāda manai ģimenei patīk. Un teiksim, tas ir viens.
Un trešais ir, tad, kad cilvēks pensionējās, jo viņš saliek matemātiski, viņš ir nopelnījis savu pensiju strādājot kādā citā valstī, un nav jau runa par to, cik ir viņa ienākums, runa ir par to, cik viņam paliek pāri pēc rēķina nomaksas. Un tad ir cilvēki, kas ir sarēķinājuši un saka, bet man ir dzīvoklis Alsungā, un es tur jūtos ļoti komfortabli, un man ļoti labi. Un, ja man vajag aizlidot pie maniem bērniem uz Dublinu, man tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Bet šeit es jūtos ļoti labi, jo te man vairāk paliek pāri pēc tam, kad es esmu nomaksājis savus ikdienas maksājumus. Bet man liekas, ka arī Latvija vienmēr bijusi ļoti zaļa. Mums katram ir lauku mājas, izņemot mani. Bet, mēs arī to dzirdam tieši tā kā tu teici, kad ar ģimenēm grib pie tiem zaļumiem, grib to māju kaut kur būt ārpus Rīgas, varbūt pat Rīgā, varbūt kaut kur citur. Un arī ārzemnieki, kas nav latvieši, vācieši, viņi arī vēlās savu pensijas vecumu pavadīt kaut kur zaļumos Latvijā, jo tur arī tas viss aprēķins ir ļoti vienkārši. Un, ja skatās uz Eiropas reemigrācijas datiem un plūsmu, aizvien vairāk parādās tā šķautne, ka tie cilvēki atgriežas Polijā, piemēram, viņiem tūkstošiem cilvēku atgriežas no tām pašām Londonām, kur visi agrāk gribēja dzīvot. Viņi ir pamēģinājuši, viņi iespējams ir nopelnījuši tik daudz, lai mājās var uzbūvēt māju, kaut kur citur, tāpēc, ka kaut kur maksā vairāk. Es strādāju darbiņā, kur cilvēkiem poļu ciemā vīrieši strādā melnu darbiņu, uz vasaru brauc uz Dāniju, un varēja meitiņai nomaksāt dakteri, jo viņai bija izaugsmes traucējumi. Vienam māju, vienam kāzas varēja noorganizēt. Un tas viss ir, man liekas, ļoti, ļoti fantastiski. Bet tie cilvēki patiesībā viņiem prasās atpakaļ braukt uz mājām. Man liekas, ka bišķiņ grūtāk ir varbūt jauniešiem, kuriem varbūt nav tā mantojumā tā māja kaut kur un pensijas vecumā vienkārši kaut kur radīt. Bet, vai arī tendence par to, kad ir miksētie pāri ļoti daudz. Ja agrāk bija tendence sievietēm, piemēram, viņas samīlās, protams, braukt uz ārzemēm, jo šeit ir grūtāk atrast darbu. Tagad mēs organizācijā redzam ļoti daudz, kad meksikāņu vīrs brauc šeit. Man liekas, tas ir kaut kāds Covid lieta, bet arī tas, ka cilvēkiem ir daudz savi uzņēmumi, ko viņi var vaļā Latvijā tieši. Viņi varbūt to darīja Londonā, bet tagad viņi grib ar bērniem emigrēt uz Latviju, dzīvot Alsungā un attaisīt savu uzņēmumu šeit, bet viņiem klienti un viss networkings un saistības ir, piemēram, tajā pašā Anglijā, Dānijā, un viņiem ir iespēja pelnīt naudu pēc tām cenu zīmēm vai nedaudz zemāk, kas, protams, tur ir krietni labāk, un viņiem ļoti pieticīgi šeit strādājās. Un ar to multikulturālo vidi, kas mums aizvien vairāk un vairāk Latvijā parādās, un es ceru, ka mēs būsim aizvien iejūtīgāki un atvērtāki un brīvāk domājoši kā sabiedrība, lai tos jocīgos ārzemniekus mēs tomēr varētu laist sev klāt, jo tad tās miksētās ģimenes ļoti labprātāk pārbrauks atpakaļ. Jā, un tad turpinot, kāpēc tad atgriežas Latvijā, vai jums šķiet, ka es teiktu tā, valodas un kultūras, vai tām arī ir liela nozīme, ko es domāju ar to, ka mēs esam ļoti unikāli to, ka mums ir ļoti daudz tradīcijas, un arī diasporas kopienās tas, ka mums ir ļoti daudz deju kopienas, dziedāšanas kopienas, es domāju, ka nedaudzām diasporām, citām diasporām tā ir tiešām, ka ir tik daudz visādas grupas, varbūt es maldos, nezinu, tāpēc, kad cilvēki grib atgriezties, vai tas arī ir saistīts ar to, ka tomēr gribās būt savā kultūrā, gribās būt apakaļ savā valodā, un tāpēc mums ir tik arī ciešas diasporas kopienas. Man liekas, ka noteikti. Mums ir ļoti stipra tā diaspora, kur tās tradīcijas mēģina uzturēt. Tas, kā Austrālijā kāds tūdeļiņu tagadiņu joprojām dzīvo, tas ir fantastiski. Man bija iespēja ar tautsdeju kolektīvu aizbraukt uz Brazīliju, Brazīlijas dienvidiem, kur 1/3 no tā ciema, kas ir lielāks par Jelgavu, ir latviešu uzvārdos visas ielas rakstītas. Un tur tie cilvēki, kas jau trimdā izbrauca, viņi jau novecojošāki, bet tas, ka bērniņš staigā, viņš ir tāds ārkārtīgi feini brūns, bet ar latviešu vainadziņu, tie cilvēki ir ārkārtīgi patriotiski. Un arī latvieši, man liekas, grib kopoties. Bet tas ir visiem, tas ir mums kā cilvēkiem, gribās kopoties ar savējiem.
Bet tad, man liekas, ir liela daļa no audzināšanas. Jā, es teiktu, ziniet kā, ir tā, ja mēs skatāmies oficiālo statistiku, tad faktiski diasporas aktīvisti vai tie, kas nāk kopā, vai ne, ir faktiski 10% no tiem, kas reāli, no tā cipara, ka mēs reāli domājam, kas dzīvo ārzemēs. Ja, pēc viena no profesora Hazana pētījuma mēs redzam, ka viņš uzskata, ka ārpus Latvijas dzīvo 420,000. Realitātē es teiktu, ka droši vien tie ir kādi 500,000. Tad tie, kas ir aktīvi organizācijās un dažādās kultūras kopās, tā ir varbūt 10. daļa. Līdz ar ko tā ir tā redzamā daļa, tas ko mēs redzam. Vai ne? Jo, protams, ka tie, kas ir aktīvi kopā nācēji, tie varbūt ir redzamāki. Vai ne? Tajā pašā laikā tas jau nenozīmē, ka tie pārējie, kas nenāk kopā un nedejo tautsdejas, ka viņu nav. Vai ne? Vai ka viņi nav Latvijas patrioti. Un es teiktu, ka tā ir vēl viena, arī viens no maniem uzdevumiem, meklēt ne tikai to latvisko saskari, arī starp zinātniekiem diasporā un Latvijā. Saskara tautsaimniecībā, starp uzņēmējiem, tāpēc arī tiek rīkot dažādi lieli pasākumi. Šogad, piemēram, pēc drusku vairāk nekā 10 dienām ir lielais pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórums, kur kopā šeit Latvijā sanāks gan diasporā dzīvojošie, gan Latvijā dzīvojošie un strādājošie uzņēmēji. Tie segmenti ir ļoti daudz, un es esmu pat pārsteigta, cik daudz viņu ir. Tās ir, piemēram, zinātnieku organizācijas, kas meklē kontaktus Latvijā, kas ir, piemēram, ar latviešu uzvārdu, latviešu izcelsmes zinātniece Zviedrijā, kas pārstāv, piemēram, Zviedrijas kosmosa aģentūru, Eiropas Savienības kaut kādā darba grupā, kā Zviedrija, un tā pašā laikā viņi meklē jauno zinātniekus no Latvijas, jo viņi var piedāvāt stipendijas, viņi varētu meklēt arī no Rumānijas, Bulgārijas vai Igaunijas vai Portugāles, bet viņai ir tā, kā es saku, tā Latvija fokusā. Viņa domā par to, kāpēc ne no Latvijas, vai ne? Un tas patiesībā ir ārkārtīgi svarīgi, skatīties iespējami plaši, ne tikai uz kultūru un ne tikai uz tādu, to tradicionālo izpratni, kā mēs redzam diasporu ārzemēs. Ja, bet to segmentu ir ļoti daudz, tās ir fantastiskas studentu organizācijas Nīderlandē, piemēram, vai ļoti daudz to slāņu. Bet viena lieta, jūs pieminējāt valodu, un tas ir tāds liels izaicinājums, starp citu, latviešu valodas mācīšanās. Gan latviešu izcelsmes cilvēkiem, vienalga, vai tā būtu Brazīlija, kur ir 4. paudze, kuri sen vairs nerunā latviski, bet kuri sirdī ir tik ļoti patriotiski. Vai tie ir Latvijas pilsoņi vai latviešu dzīves biedri, kas pārceļās uz Latviju, piemēram, kam būtu nepieciešams arī apgūt latviešu valodu, vai tie ir, piemēram, es nezinu, diasporas jaunieši, kuriem būs jābrauc iespējams Latvijas pilsoņiem pildīt valsts aizsardzības dienestu no 2027. gada Latvijā, kur arī varbūt uztraucās. Tas ir viens no uztraukumiem vecākiem, ne jauniešiem, par to, kā viņi tiks galā ar latviešu valodu. Un tā nelaime ir tā, ka mums nav tādas vienotas platformas, kurā varētu sev atbilstošā līmenī apgūt latviešu valodu. Tas ir viens liels izaicinājums, kas ir mums visiem kopā priekšā, jo ir dažādas vietas, ir Nodarbinātības valsts aģentūra, kur var mazliet kaut ko mācīties, ir Izglītības ministrijā kaut ko var mācīties, bet nav tādas vienotas platformas, kur, teiksim, es kā vienalga, kaut vai kā turists, kas plāno, piemēram, apceļot Latviju, kurš varētu kaut kādā platformā ieiet un kaut kādu minimumu apgūt. Tas ir liels mīnus, liels trūkums. Jā, labi. Man vienkārši arī liekas, kā lai to pasaka diplomātiski, vai tiešām tā latviešu valoda ir tā, kas nosaka to latviskumu. Un, teorētiski jā, bet arī es domāju,
tur manām iepriekšējām attiecībām, es uzreiz zināju, ka manam bērniņam būs 3 valodas, tā kā jau šūpulītī. Un es pirms uz pusi esmu polieti izrādās, un man vecmāmiņa ar manīm laustā poļu valodā runāja, saldējumus var nopirkt, bet tas tā kā, man tā valoda, es viņu neesmu spējusi uzturēt šos gadus, bet viņa man nekur nepazūd. Es viņu varu atjaunot jebkurā brīdī, un man liekas, tas arī ļoti komplicēti, jo loģiski, ka tā angļu valoda kaut kādā mērā izies priekšā arī jauniešiem, arī mūsdienās. Un es tā kā man ļoti gribās, lai latviešu valoda turpinās, un arī to, ka mamma man diaspora pati māca vai krievu un tagad ukraiņu jauniešus, kas vēlas tā kā dzīvot Latvijā, bet grūti iet. Bet jebkura valoda grūti iet, un tur vajag gribēt. Bet es domāju, ka nevajag varbūt kaut kādos momentos drastiski kaut kā noniecināt tos cilvēkus, kur varbūt nespēja tajā brīdī, jo es pati līdz galam neiemācījos franču valodu, kad es dzīvoju Francijā, man darbs līdz kaklam bija un vēl mājās jāšmorē. Un tad to valodu ir man liekas, tā kā grūtāk. Bet, ja būtu platforma, kur es varētu. Tieši tā, es domāju, ka tas nav, es nedomāju, ka valoda ir kaut kāda robežšķirtne vai kaut kāds parametrs, bet es domāju, ka tas atvieglotu dzīvi varbūt jauktajām ģimenēm, kas nolem remigrēt vai kas nolem, piemēram, pārcelties uz dzīvi Latvijā. Vai gluži vienkārši cilvēku komfortam. Vai ne? Un es domāju, ka tas valodas jautājums mūsu valstī ir pietiekami jūtīgs. Un mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem ap šo valodas tēmu, vai ne? Es pilnīgi piekrītu, ka daudzvalodība ir brīnišķīga lieta, un par bērniem vispār nerunāju. Bērni man liekas, ka viņiem kā pirtslotas lapas valodas pielīp, un viņi tiešām, es domāju, ka ja vien viņiem ir vismazākā iespēja valodu mācīties, vienalga vai ģimenē dzirdēt vai tam līdzīgi, tas vienkārši iet. Es to redzu arī pēc savas meitas, kas vispār nav problēma. Viņa vienkārši nav problēma. Viss, kas nāk priekšā. Bet es domāju, es tīri no valsts viedokļa šoreiz to gribēju tā kā pagriezt, ka tas ir īstenībā valsts uzdevums piedāvāt. Jo valsts var prasīt, bet jautājums arī, ko tad mēs piedāvājam, vai ne? Un, diemžēl, ir tie nepārāk patīkamie gadījumi, kad es nezinu, ir dzīves biedrs, citas valsts pilsonis un atgriežoties Latvijā, diemžēl viņš nevar strādāt profesijā savā vai neksim, tuvu tai izvēlētai profesijai, jo viņam nav to latviešu valodu zināšanu. Viņš ir gatavs viņu mācīties, bet teiksim, tur kursi tur nesanāca, tur nebija grupa nokomplektēta. Un tāds, drusku tāds nepārāk gluds tas process ir. Es pilnīgi piekrītu, un es zinu, īpaši latviešu valodas apgūve var būt diezgan grūti salīdzinājumā, jo mums tomēr ir jāatzīst, esam maza valsts, un tur ir limitēta. Mentalitātei, kā esmu novērojusi, bet tas arī nav tikai latviešiem. Dāņu valoda ir 10 reizes grūtāk nekā latviešu, manuprāt, protams. Bet tas, ka ja kāds nepareizi atžugārni saliek komatus, vai nezinu, ka jāliek ar komati. Štruns. Mums tā ir traģēdija. Mums ir traģēdija, man liekas, mums ir kaut kā automātiski. Varbūt tas ir tāpēc, ka cilvēki nav dzīvojuši ārzemēs, viņam nav tā kaut kāds empātijas līmenis, bet nevajag uzreiz tu nepareizi pateici saldējums. Štruns. Galvenais ir, lai tas cilvēks mēģina, jo savādāk arī no sevis es zinu ar to pašu franču valodu. Ja man visu laiku izsmē, jo man bonjour ir pārāk amerikānisks, 4. reizi man jau vajadzēs ļoti pacensties, lai es gribu to runāt. Un tad es pukstu, un tad es runāju un tad automātā es pukstu, kāpēc tur zīmes nav angļu valodā, jo mēs esam tik daudz, un aiziet šitā peripētija. Bet ja vismaz bišķiņi iemācās, un ir tā kaut kāda, arī ar tiem bērniem, piemēram, draudzenei ir puisis, viņa Dānijā dzīvo, puisis Dānis, un es redzu, ka tā meitiņa, protams, ka Dāņu bērnu dārzā iet, tā arī vajag, ja viņi tā kā uzturēsies tajā valstī, bet es redzu, ka viņas mani saprot. Es saprotu, ka viņi man tos 3 vārdus dāniski atbildi, man pašai jāmācās, un feini ir, bet viņa skraida ar to Jāņu pīto vainadziņu pa pļavu, un ar mammu kārums ieriņas ēd, un ļoti labi saprotu, ka tas viss ir ļoti forši. Es ceru, ka mēs šeit esam saprotošāki, ka kāds cits iemācās mūsu valodu, atbrauc uz Latviju, un tas ir tomēr tā ziņa iemācīties mazo Latvijas valodu, jo es arī dzīvojot Francijā, ja es iegāju bulanžērijā un man neatbildēja angliski, tas man bija dienas sasniegums, jo tur tā uz to skatījās.
Bet es gribēju tālāk pievērsties. Zanda minēja, ka būs no 2027. gada valsts aizsardzības dienestā plānots arī iesaukt no diasporas. Un tad vispār skatoties uz to, kāda mums ir pašreizējā ģeopolitiskā situācija un varbūt nedaudz uztraukuma, un mums ir karš netik tālu prom no mums jau pāris gadus. Vai jūs esat redzējuši izmaiņas attieksmē pret reemigrāciju, varbūt tā kā no diasporas puses? Nu jā un nē, jo es teiktu, ka šis ir viens no tādiem, jā, es esmu dzirdējusi sakām, ja manu bērnu gatavosies iesaukt Latvijas armijā, es atteikšos no Latvijas pilsonības. Jā, es to esmu dzirdējusi. Vai man tas uztrauc? Jā, man tas uztrauc. Vai es to varu ietekmēt? Nē, es nevaru. Es varu darīt visu, lai cilvēks ir informēts, vai tas ir mans uzdevums gādāt, lai cilvēks ir pēc iespējas labāk informēts. Es domāju, ka te mēs atkal runājam par stereotipiem. Un atkal mums ir jārunā par dažādiem slāņiem. Viens ir jaunieši, kuri, godīgi sakot, uz to skatās kā uz tādu zināmu, varbūt fanu pasākumu. Es atkal nesaku, ka visi, bet tas, ko es esmu dzirdējusi, ka, kāpēc nē, vai ne? Vecāki ir skeptiskāki, vecvecāki ir vēl skeptiskāki, un es domāju, ka tas iespējams ir saistīts ar vecajiem stāstiem par padomju armiju, kas, protams, nebija nekas patīkams, drīzāk otrādāk, kas tomēr, kurā bija gan pazemojumi, kurā bija pārdarījumi, kur bija pārdarījumi pēc nacionalitātes un tā tālāk un tā tālāk. Tai pašā laikā, es par vienu no tādiem arī mūsu tiem komunikācijas tādiem izaicinājumiem mēs esam izvirzījuši tieši pēc iespējas stāstīt diasporas jauniešiem un viņu vecākiem un ģimenēm par to, kā notiek dienests šobrīd Latvijā. Un mums bija tāds viens brīnišķīgs izbrauciens kopā ar Eiropas Latviešu apvienības pārstāvēm uz Lielvārdas militāro bāzi. Un to mēs turpināsim, jo šis bija ļoti labs vingrinājums, kur mēs aizbraucām uz vietas. Mēs izrunājāmies ar instruktoriem, izrunājāmies ar jauniešiem, kas tur dienēja. Un, protams, man ir tāds nelāks niķis dažādās dzīves situācijās vaicāt cilvēkiem, ka, ja tu būtu zinājis to, ko tu zini tagad, vai tu būtu darījis to, vai ne? Šajā gadījumā Lielvārdas bāzē visi ir, starp citu, visi bija brīvprātīgi. Tur nebija neviens no obligātā iesaukuma, jo tā ir tāda forša vieta, un tur faktiski piesakās vairāk brīvprātīgi, nekā viņi var paņemt. Un godīgi bija jaunieši, kas teica, jā, noteikti, un bija jaunieši, kas teica, nē, nekad. Līdz ar ko mēs neesam visi vienādi. Bet tas, kas ir, ko novērtē, piemēram, arī tās pašas dāmas no Eiropas Latviešu apvienības, tās iespējas, kas ir šajās dienesta vietās. Neliek neviens tur ar zobu birsti toaletes berst, kas ir varbūt mūsu galvās, kas ir armija, vai ne? Faktiski tur ir augsti apmācīti instruktori. Dienests ir kopā ar starptautisko kontingentu un diasporas jauniešiem. Faktiski viņu valodas zināšanas ir drīzāk plus nekā mīnus. Teiksim, Lielvārdē spāņu kontingents, tur jebkurš diasporas jaunietis jutīsies kā zivs ūdenī. Varbūt pat labāk nekā tāds, kas nav bijis, vai ne, kas ir dzīvojis visu mūžu Latvijā, kuram varbūt nav svešvalodas tik labas un tam līdzīgi. Tās iespējas attīstīt sev fiziski, tās iespējas apgūt zināmu profesiju. Tas, kas ir tas rādītājs, ka šobrīd apmēram 40% no obligātajā dienestu veicošiem jauniešiem paliek virsdienestā, tas arī par kaut ko liecina. Tas liecina, ka tur ir viss labi. Ja cilvēks vēlas palikt virsdienestā, nav jau mazohisti, vai ne? Tas, kas iztrūkst un pie kā ir ļoti rūpīgi jāstrādā, ir pie informēšanas, pie šiem te pozitīvajiem stāstiem. Un tur, paldies Dievam, gan mūsu aizsardzības ministrija, gan bruņotie spēki ir atvērti un ir gatavi dalīties ar šiem stāstiem. Mēs šobrīd arī organizējam
gan braucienus, gan instruktoru, gan iespējams arī tagad pašu karavīru braucienus uz jauniešu nometnēm, gan Latvijā, gan Eiropā, pagaidām uz tālo diasporu, nē. Un es tur neko nevaru izstāstīt, to var izstāstīt tikai jaunieši paši, kā tad tas tur ir. Bet, protams, ir jābūt realistiskiem un jāsaprot, ka nebūs tā, ka 100% visi būs priecīgi un apmierināti. Jā. Bet būt par pilsoni ir ne tikai tiesības, būt par pilsoni tam ir arī savu pienākumi. Un tas nav tikai dalība vēlēšanās, tas ir arī valsts aizsardzības dienests. Tad turpinot par pilsonību, gribu tā uz nobeigumu nedaudz parunāt par diasporas, reemigrantu tagad iesaisti Latvijas politiskajos un sabiedriskajos procesos. Piemēram, es zinu, ka mums iepriekšējais ministra prezidents Kariņš bija no diasporas, arī iepriekšējais prezidents Levits ir bijis no diasporas. Un tad man jautājums ir jums abām tā kā no organizācijas vai no ārlietu ministrijas puses, kādas pastāv iniciatīvas, kur diasporas zināšanas un kontakti tiek izmantot Latvijas labā? Minējot jau iepriekš, tomēr šīs starptautiskās zināšanas ir noderīgas. Arī mēs šeit sākumā pieminēju par konsultatīvo padomu, kur tiek iesaistīti diasporas. Tad ko tas tieši nozīmē un kā tā teikt diaspora tiek izmantot Latvijā pašreiz? Ļoti labs jautājums. Man liekas, ka mums kaut kādā mērā tās atbildes ir tiešām runājoties ar cilvēkiem. Viņš kaut kā, man liekas, tā atbilde nav kaut kā plaši dota cilvēkiem. Es pat īsti nezinu, kā lai to paskaidro. Ja mums tā kā vajadzētu ļoti novērtēt tos cilvēkus, kas ir izvēlējušies atbraukt atpakaļ. Ne tādā ziņā, ka viņi kaut kā ir labāki kaut kādā mērā par vietējiem. Tas ir tīri to, kāds mums, ja mēs pavaram to mūsu viedasētiņu bišķiņ plašāk, kāds ir tas pieplūdums ar tām idejām. Un labi, viņš varēja tur jebko darīt, bet ko viņš varētu nest mums pretī. Man liekas, ka ir kaut kāds, man no personīgā viedokļa, kaut kāds tāds tā nelaišana klāt, un ar to, ko mēs no sākuma runājām, kad slikti tu aizbrauc zemenes lasīt. Es pat īsti nezinu, man liekas, mums vajag būt vairāk iecietīgākiem pret tiem, kas izvēlās atbraukt atpakaļ. Nav viegli. Runājot par to pašu militāro dienestu, diasporas cilvēkiem būs jādomā vairāk jaunietiem, piemēram, vai viņš no kojām vai no dzīvokļa, viņš varēs uz gadu pusotru, cik ir jāstāžējās, kas ar to notiks, vai viņš varēs kā ar čemodāniem, kā ar kastītēm. Rīgā tev varbūt nepatiks, tu var aiziet atpakaļ uz Valdemāra ielu vai bišķiņ tālāk, un tad tur tas ir tā kā komplicētāk, un man liekas, mums ir jābūt ļoti iecietīgiem par tiem, kas vēlas atgriezties, un tas, ka mums ir valdībā tie cilvēki, kas ir pieredzējuši, kas ir fantastiski, jo mums vajag tos cilvēkus dabūt šeit atpakaļ. Tas ir tikai normāli, tāpēc kā jebkurā lielpasaules kompānijā, viņi jau arī vēlas tos talantus no visas pasaules. Mums to vajadzētu cienīt. Es pilnīgi piekrītu, ka es teiktu, faktiski es gribu sadalīt to atbildi divās daļās. Viens ir, mums ir absolūti jānovērtē tas diasporas devums, kas, piemēram, un ieguldījums, kas bija, piemēram, pirms Latvijas pievienošanās NATO. Jā. Ja mums nebūtu bijusi mūsu diaspora Amerikā, es nesaku, ka tas būtu neiespējami, bet tas būtu pilnīgi citādāk. Jo tas, ko izdarīja cilvēki, kas bija gan amatos, gan, teiksim, savu lielu daļu sava mūža nodzīvojuši, piemēram, Amerikā, veidojuši savas karjeras. Un tie lēmumu pieņēmēji gan Amerikā, gan Kanādā, gan citur pasaulē, bija viņu klases biedri, bija viņu kaimiņi, viņu ģimenes draugi. Un tas Latvijas stāsts caur šiem cilvēkiem aizgāja līdz lēmumu pieņēmējiem tajās valstīs. Tā ir tā viena lieta, kas ir ļoti svarīga. Un šis ir tieši tas pats, tikai tā kā uz otru pusi par tiem cilvēkiem, kas atbrauc uz Latviju. Viņš atbrauc ar savu kaut kādu unikālu pieredzi, kura mums nevar būt, tāpēc, ka mēs neesam bijuši tajā vietā vai pozīcijā, kur viņi atrodās.
atslēgas vārds jau ir sadarbība. Spēcīga ir grupa, kurā ir dažādu zināšanu, cilvēki ar dažādām zināšanām. Un ja šī grupa spēj sadarboties, tad tas ir milzīgs spēks. Un ir svarīgas tās zināšanas, kas ir tiem ļaudīm, kas dzīvo šeit uz vietas un kas izprot, gēnu līmenī, vai saprot, ko nozīmē, līst kā pa jāņiem. Bet tikpat svarīgi ir arī tā pieredze, ko var atnest viens cilvēks, kurš mums nav, jo mēs neesam bijuši tajā vietā, kur viņš ir. Un te es atkal gribu pareklamēt vienu pasākumu, kas norisināsies 4. augustā, kas ir, ko rīko ārlietu ministrija, starptautiskās organizācijās un nevalstiskās organizācijās strādājošo Latvijas profesionāļu fórums, kur mēs aicinām atpakaļ uz vienu dienu, vienas dienas tādu konferenci cilvēkus, kas strādā starptautiskās organizācijās, bet kas ir vai no Latvijas komandēti strādāt, vai arī veidojuši savu karjeru strādājot tur. Un tas, ko mēs no viņiem sagaidām, ka viņi mums varbūt pateiks priekšā vai atnesīs savu pieredzi atpakaļ un pastāstīs, kā tas ir no tās puses skatoties. Un tad, nobeidzot, es gribu tādu tiešām praktisku jautājumu, tad pirms no ārpasaules pieredzes Latvijā, tad tiem, kas tagad varbūt dzīvo Latvijā, ir emigrējuši un grib varbūt pastāstīt par savu pieredzi, vai būt ar domu briedim, vai jums ir kāda pasākuma, kur var nākt? Jā, ļoti, ļoti labs jautājums. Mēs tiekamies uz networking ar dažādiem cilvēkiem. Tie ir tie, kas domā atgriezties, tagad ciemojos, piemēram, vasarā uz Jāņiem vai kā. Vīrs un sieva, kas ir dažādi, varbūt ārzemju studenti, Eiropa, nav Eiropa. Katra mēneša 1. ceturtdienā dažādās Rīgas kafejnīcās, kur pēc darba mēs pasēžam kopā, tādā nepiespiestā vidē, mēs vienkārši palīdzam cilvēkiem atrast kopīgu sarunu. Bieži vien tas nozīmē, pagaidi, te ir iespēja, tur kāds studē, mēs paprasīsim, varbūt atnāk mamma, tur prasa, ko darīt praksē, kad jaunietis mācās varbūt Nīderlandē un prakses vietu, viņš grib varbūt Latvijā. Mums ir tas mūsu kopums ar biedriem, kas var atrast to informāciju. Vai arī mēs tik ļoti daudz sadarbojamies ar valdības iestādēm, ka mēs zinām, kam pareiziem cilvēkam paprasīt. Tad ir sarunu vakari. Tikko mums bija burvīga saruna vakars ar Jāņu Kažociņu, kurš bija viens no cilvēkiem, kas mums ļoti laimīgi tajā NATO palīdzēja iekļaut, dzimis ārpus Latvijas. Un strādājis lielu savu mūža daļu. Lielāko daļu un izvēlējās pensijas vecumā nonākt šeit un turpināt palīdzēt, iespējams, pa kapekām un ar ļoti labu nodomu. Tādas stāstu vakar mums ir reiz 2 mēnešos ar ļoti tiešām plašiem cilvēkiem. Viena sieviete bija vairāk latviešu krievtautības, strādāja Eiropas Savienībā Briselē, sēdēja blakus kabinetā Eiropas Space Agency cilvēkiem, ar viņiem pusdienoja, kaut ko sadarbojās, un viņas tā pieredze tos gadus tur bija nepieciešama, lai mēs varētu uzsākt Latvijas Space Agency. Tur tie stāsti ir vienkārši fantastiski, man liekas, ārprāts, cik es sēžot, mums ir tādā intīmā vidē, tas vienmēr notiek, es vienkārši domāju, kā man ir noveicies, ka es to tiešām tiem cilvēkiem var parunāties. Un tad mums ir, mēs piedalāmies dažādos festivālos, Lampā mēs tikko bijām, un mums ir vairāk tie papildus pasākumi, kas ir tikai biedriem, kur mēs kopojamies, un tad ir tie publiskie lielākie pasākumi, kas ir specifiski kaut kādai tēmai. Ja tas ir pētnieciskais darbs, ko mēs veidojam, tad mēs taisam tādu veidu pasākumus. Bet mēs esam brīvprātīgā organizācija, tā kā var nākt ciemos palīdzēt, rokas nekad netrūkst, un cik mēs varam paši izdarīt, to mēs arī izdarām. Jā. Un tad ārlietu ministrijas varbūt arī kāds vēlējums tiem diasporas dalībniekiem, kas ir dedzīgi, grib kaut kā iesaistīties, kam sakot, ko darīt. Minēja, ka 4. augustā būs pasākums, bet tas ir tieši jau starptautisko organizāciju, kas strādā tur. Bet varbūt kāds kopīgs vēlējums. Jā, es aicinātu meklēt jau esošas organizācijas, kurās iekļauties ar savu brīvprātīgā darbu, jo tas ir arī viens fenomens, kas ir īstenībā Latvijā varbūt vēl tādos bērnu autiņos, bet jau vairs nē. Jau tas, es domāju, diezgan attīstās un kļūst aizvien populārāks.
Bet otrs ir veidot savas organizācijas, meklēt savus domu biedrus, jo līdz ko ļaudis ir apvienojušies, ir arī dažādas iespējas saņemt visādus finansiālu atbalstu kā organizācijām, bet tiešām arī domāt par to, ko es varu atnest savai valstī, kādā veidā. Varbūt es varu noorganizēt vēlēšanu iecirkni savā pilsētā. Brīnišķīgi. Varbūt es varu piedalīties kādā labdarības projektā, vai es varu savā organizācijā, kurā es strādāju, paņemt kādu praktikantu no Latvijas. Vai es varu, jebko, ko es daru, padomāt par to, kur manā dzīves ceļā ir Latvija un ko es varu atnest. Varbūt tas būtu tas, ko es aicinātu. Paldies jums liels! Es domāju, te bija domu grauds gan pašai diasporai, gan tie, kas atbraukšu atpakaļ, gan arī vienkārši Latvijas iedzīvotājiem un visiem tiem, kas ir kaut kur pa vidu domā braukt. Un tiem, kas domā braukt, jā, brīnišķīgi. Tieši tā. Ņemiet pieredzi, vediet mājās. Jā, centīsimies. Paldies jums liels! Paldies! Paldies, ka noklausies šo epizodi. Šī bija jau mūsu raidieraksta 38. epizode, un to tu vari atrast gan Spotify, gan Apple podkastos, arī vietnē YouTube, kā arī mūsu mājaslapā www.melnsuzbalta.lv. Tur arī atradīs cits pamācošs materiāls, kā piemēram izglītojošs rakstus par informācijas manipulācijām un dezinformāciju, kā arī, piemēram, rokas grāmatu pret dezinformāciju. Bet, tiekamies jau nākamajā epizodē.